Vecpiebalgā ar pirmo posmu no 6 kopumā sākās kalnu divriteņu sacensības Volkswagen Trek kauss, kuram šosezon aprit apaļa jubileja 10 gadi. Dalībnieki lielākā daļa jau piedalījušies, un viņi jau tā kā zināmā mērā jau jāsaka, man jau zināmā mērā ir profesionāli, un jāpievērš, protams, viņu pašiem savai fiziskai sagatavotībai, tehnikai un drošībai. Drošībai gan trasē pašam pret sevi, gan pret pārējiem dalībniekiem, jo tomēr tas tomēr vairāk vai mazāk ir tautas sacensības ar sportiskiem elementiem, jo sporta grupa tā ir sporta grupa un viņiem ir jācīnās par augstiem mērķiem un par augstiem rezultātiem. Tautas grupa, kur vairāk dalībnieki gan jāatzīst, viņiem ir tāds savstarpēji cieņai jābūt, lai finišētu visi veseli un bez traumām. Pirmais posms vējainos un pavēsos laika apstākļos pulcēja 500 dalībniekiem, kuri sacentās Moller autokrasta maratona distancē, veicot 50 km un Trek Superfly pusmaratona distancē, kur apkārt Alaukstu un Ineša ezeriem bija jānobrauc 35 km. Man ir tāda nostalģija, vienmēr man liekas siekali, ka es arī gribētu piedalīties sacensībās, bet diemžēl es organizēju, un es piedalos, bērniem brauc pa priekšu. Maratona distancē vīriešiem distances vidusdaļā izveidojās līderu kvartets, kurā ietilpa tikai Trek Team komandas dalībnieki, kuri nesteidzīgā tempā šķērsoja finiša līniju. Ātrākais laiks stundu 26 minūtes tika fiksēts Ivaram Prokofjevam, bet otro vietu ar pilnīgi identisku laiku sadalīja Rihards Bartuševics, Oskars Mužnieks un Toms Knotstenbergs. 5. vietu atpaliekot no uzvarētāja minūtu un 55 sekundes ieņēma Uldis Ālīts no Rietumu Delfina, bet sprinta finišā par 6. vietu Jānis Bērziņš no Trek Team pārspēja pagājušās sezonas kopvērtējumu uzvarētāju Dmitrijs Sorokinu no Rietumu Delfina. Diezgan, ātrs, sacensības. Bija viegla trase, nebija ļoti tehniski sarežģīti. Vairāk domāt tādiem šoseiniekiem, nevis baigiem MTB braucējiem. Un te vairāk izspēlē lomu, ka mēs bijām vairāk no vienas komandas nekā pārējie. Tāpēc arī tāda dominance sanāca beigās. Jau pašā sākam atrādāties. Pirmajos 5 kilometros, pamazām aizbraucām pa pārīšiem projām. Kurā brīdī jūs savienojāties? Kaut kādi arī līdz 10 kilometram. Kā izlozējāt, kurš tad iebrauks pirmais? Zakmēs Šķērs, Apirīts. Mums ir komandā sprinteris. Dāmām pārliecinoši pirmā bija Ieva Strēle no Filtra, kuru distanci veica stundā un 40 minūtēs, un otrās vietas ieguvēja Madara Fūrmani apsteidz par 4 minūtēm. Godalgoto trīniekā iekļuva arī Inesa Zvirgzdiņa, kura pērn bija 6. Trek Superfly pusmaratona distancē uzvarētāji noteica finiša sprintā. Pirmās vietas ieguvējs Jānis Rubiks no Volvo Mūs Motors apsteidza Herbertu Pudānu no Fans Apringa, bet vēl 13 sekundes lēnāks bija 3. vietas ieguvējs Gundars Dalps no Elkor. Sieviešu konkurence ātrākā bija Dace Fūrmane no komandas Pēda nav, bet 2. un 3. vietu ieņēma Krista Krūmiņa no Vecpiebalgas MTB un Līga Atstiņa no Policistu velobiedrības. Savukārt 13-gadīgā Enija Kaņepēja no Skanstas komandas kopvērtējumā ierindojās 4. vietā, aiz sevis atstājot vairākas pieredzējušas dalībnieces. Emocijas ir ļoti jaukas, un es nemaz necerēju tādu rezultātu, jo sākumā likās ļoti grūti un smagi, un likās, ka galīgi neies. Tie bija kaut kādi pēdējie 10 kilometri, jo tad man kaut kā vairāk spēks parādījās, un tad es arī, es nezinu, man atraisījās iekšā kaut kas, un es sāku braukt ar vien ātrāk noķēru kaut kādu grupiņu, arī ar meitenēm, tas deva stimulu turpināt. Sacensības pulcēja vairākus velo entuziastus, kuru mērķis nebija rezultāts, bet gan distances pievarēšana. Nē, par rezultātu nedomāju, tas vairāk tā pirmā sacensības šī sezonā, tā vairāk priekš sevis būs. Pašsajūta labāka, visi dienas svaigā gaisā. Šeit ir daba fantastiska, apkārt ap ezeriem, kad tu brauc, un tas ezers un virs ezera savilkušies tumši mākoņi, apkārt koši zaļas lapiņas, apkārt pārējie kolēģi, kas brauc viens pārvalkiem, saka, sēdi astē, braucam līdz finišu. Tas ir tas, kas laikam mani motivē piedalīties. Tā ir viena no tādām grāns klasikām, kāds vispār Latvijas tajā MTB maratona skatuvē ir. Tā kā vienmēr jau ir gandarījums izdodas nobraukt ātrāk nekā iepriekšējā gadā, tāpēc, ka trasa praktiski nemainās, tur būtu ar sīkām niansēm, un tas ir vairāk tāda sacensība nevis ar citiem, bet drīzāk ar sevi un pulksteni. Tā ir dienas ķiveri vispār, tas ir kādu uzņēmumu inventārs.
faktiski viņš šeit atrodas nelegāli. Viņš ir certificēts, uz viņu drīkst uzkrist ķieģelis, es nezinu no kāda tur augstuma, un manīm nekas nedrīkst notikt. Ļoti forši, mums ļoti patika. Tā kā es iesaku visiem piedalīties. Kur tu distancē pazudāt? Nu, tehniskās problēmas nelielas bija ar riteni. Tā kā tas vienīgais, kas mums bremzēja. Paši tikāt galā vai kāds? Paši, viss labi. Oi! Šo sezonu katrā posmā notiks viena treka piedāvātā velospēda izloze. Par pirmo laimīgo kļuva Sindija Skandala no Svedbank komandas. Viņa mājās devās ar veseliem 2 braucamrīkiem. Es šodien braucu atpūtas režīmā, bet bija superīgi. Tiešām es šokā. Es vēl tādās emocijās. Sacensības ideāls, laiks ideāls. Kā trasē gāja? Ļoti labi. Zegus es dzirdēju, kā kūko vispār šī. Nākamais Volkswagen treka kausa posms paredzēts 7. jūnijā. Velobrauciens apkārt Burtnieka ezeram.